Ziniet, net pie upes atrodas pilsēta, ko sauc Lisabona, un tā ir patiesi brīnišķīga. Tā ir pilna ar seno laiku burvību un mūsdienu enerģiju. Krēslas stundā krāsainās ēkas, kas stiepjas leju pa kalniem pretī okeānam, mird un dzirkstī. Tik skaisti! Šī ir Lisabona, aizraujoša pilsēta, kas sasilda sirdi. Ierodoties Lisabonā, jūs sagaidīs viesmīlīgi cilvēki, vecpilsētas ieliņās skanēs fado mūzika un gaisā virmos svaigi ceptu pasteis de nata aromāts. Vai varbūt vēl labāk? Lisabona ir fascinējoša pilsēta, kur gadsimtiem sena vēsture mīs ar mūsdienu dzīvi. Alfamā, Lisabonas vecākajā rajonā, pastaigājoties pa šaurajām bruģētajām ieliņām, var justies kā ceļojumā laikā. Vecās ēkas rotā azulējos, krāšņas flīzes, no kurām katra stāsta savu stāstu par seno Lisabonu. Apbrīnojami, Lisabonā ir daudz miradūro, skatu laukumu, no kuriem paveras elpu aizraujoši skati uz pilsētu. Daudzi cilvēki dodas uz Eiropas lielākajām pilsētām, bet Lisabona ir kā slēpts dārgums. Tā necenšas būt tik grandioza kā citas pilsētas. Lisabonas vienkāršība un vidusjūras šarms apbur ceļotājus. Tā kā pilsēta celt uz pakalniem, skaisti skati paveras ik uz stūra. No rosīgās Bairro Alto atmosfēras līdz elegantajām Šiedo ielām, Lisabonas skaistums slēpj sevī bagātu vēsturi un kultūru. Žeronimuša klosteris ir UNESCO pasaules mantojuma vieta, un līdz vēlai naktei skan fado mūzika. Dosimies uz Alfama. Tas ir vecākais Lisabonas rajons, kur jūs jutīsieties kā ceļojot laikā. Šis rajons veidojies pakājai kalnam, uz kura atrodas Svētā Jūra pils. Alfama rajonā noteikti jāapmeklē. Miradūro, tie ir skatu laukumi, no Santa Luzija skatu laukuma paveras brīnišķīgs skats uz Tēžu upi, bet īsta Alfama burvība slēpjas tās iedzīvotājos, un, protams, nevar pamest Alfama rajonu neizbraucot ar slaveno Dudzestone tramvaju. Kad saule sāk rietēt pār Lisabonu, Bairro Alto rajonā mostas pavisam cita enerģija. Šī ir Lisabonas bohēmas sirds. Šī burvīgā vieta atrodas uz viena no Lisabonas 7 pakalniem, un dienas laikā mierīgā apkārtne naktī pārtop par dzīvīgu izklaides centru. Bairro Alto šaurajās ieliņās skan smiekli, mūzika un glāžu šķindoņa. Gan vietējie iedzīvotāji, gan turisti šeit pulcējas, lai baudītu slaveno naktsdzīvi. Dienas laikā Bairro Alto atklāja savu mierīgo pusi. Pastaigājieties pa ielām, kur atrodas vintage veikaliņi, neparasti veikali un mākslas galerijas, un atklājiet slēptos dārgumus un unikālus suvenīrus. Iemalkojiet kafiju kādā no tradicionālajām kafejnīcām vai baudiet autentiskus portugāļu ēdienus kādā no restorāniem. Vakarpusē Bairro Alto maģiski pārtop. Ielas piepildās ar cilvēkiem, radot dzīvespriecīgu atmosfēru. Bāri izvieto galdus uz ietvēm, radot mājīgu atmosfēru. Visapkārt skan dzīvā mūzika, sākot no tradicionālā fado līdz pat mūsdienīgam džezam. Un tas vēl nav viss. Neatkarīgi no tā, vai meklējat romantisku vakaru mājīgā vīna bārā, jautru ballīti ar draugiem, vai vienkārši vēlaties izbaudīt dzīvespriecīgo atmosfēru, Bairro Alto rajonā ik viens atradīs sev ko piemērotu. Apmaldieties labirintam līdzīgajās ieliņās, sajūtiet bohēmas auru un atklājiet, kāpēc Bairro Alto ir Lisabonas naktsdzīves epicentrs. Ja esat ieradies Lisabonā, noteikti jāizbrauc ar Dudzestone tramvaju, īstu pilsētas simbolu. Šis dzeltenais, retro tramvajs ar koka apdari nav vienkārši transporta līdzeklis. Tas ir kā laika mašīna, kas aizved jūs atpakaļ laikā. Tiklīdz iekāpsiet tramvajā, jūs apņems vēsturiskā Lisabonas atmosfēra, radot iespaidu, ka esat nonākuši citā laikmetā. Ešo tramvajs ved cauri dažiem no vecākajiem Lisabonas rajoniem, paverot brīnišķīgus skatus un ļaujot iepazīt pilsētas būtību. Sākot ceļu Martima Moniša laukumā un lēnām kāpjot augšup uz grasu, paveras elpu aizraujoši pilsētas panorāmas skati. Tramvajs grabēdams virzās pa šaurajām bruģētajām ieliņām, ar zvaniņu brīdinot gājējus par savu tuvošanos. Šajā braucienā jūs redzēsiet dažus no ievērojamākajiem Lisabonas apskates objektiem. Jūs pabrauksiet garām Lisabonas vecākajai baznīcai, Se katedrālei. Tās romānikas stila fasāde vēsta par pilsētas bagāto vēsturi. Tūlītais tās jūs ieraudzīsiet Panteonu ar tā balto kupolu, kas slējas virs Alfabas jumtiem. Katrā pieturā atklājas cita Lisabonas seja, no rosīgiem tirgiem līdz mierīgiem laukumiem.
Pievērsiet uzmanību sīkumiem, kas šo braucienu padara tik īpašu. Šaurajām ieliņām un arhitektūras detaļām. Neaizmirstiet aplūkot arī krāsainās flīzes, kas rotā ēkas. Katra no tām stāsta par kādu Lisabonas pagātnes notikumu. Ieskatieties vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvē, ieklausieties viņu sarunās portugāļu valodā un sajūtiet pilsētas burzmu. Ēžņu tramvajs nav tikai transporta līdzeklis. Tas ir veids, kā iegremdēties Lisabonas kultūrā un sajust tās dvēseli. Lai gan 208 tramvajs vienkārši kursē cauri Lisabonas vēsturiskajam centram, tas ir daudz vairāk nekā tikai pārvietošanās līdzeklis. Daudziem brauciens ar šo tramvaju ir kā svētceļojums, iespēja pieskarties pilsētas dvēselei un iepazīt Lisabonu caur vietējo acīm. Šis tramvajs ir kā simbols Lisabonas mūžīgajam šarmam, pilsētai, kas apvieno veco ar jauno, nekad neaizmirstot savas tradīcijas. Brauciens ar 208 tramvaju ir jāizbauda lēnām, nesteidzies, izbaudot katru mirkli un ļaujoties pilsētas ritmam. Izmantojiet iespēju izkāpt jebkurā pieturā, kas piesaisti jūsu uzmanību un dodieties nelielā pastaigā. Nekad nevar zināt, kādi apslēpti dārgumi jūs sagaida aiz nākamā stūra. Jāņem vērā, ka 208 tramvajs mēdz būt pārpildīts, it īpaši turisma sezonas laikā, taču tas nenozīmē, ka jums jālaiž garām šī burvīgā pieredze. Ja ieradīsieties pieturā agri no rīta, pastāv lielāka iespēja atrast brīvu sēdvietu. Brauciens vakarā arī ir lieliska izvēle, kad pūļi ir izklīduši, un jūs varat baudīt pilsētu, ko iekrāsojusi saulrieda blāzma. Vientie tramvajs ir kas vairāk par vienkāršu tramvaju. Tas ir Lisabonas nepiekāpīgā gara simbols, kas ļauj mums pieskarties vēsturei un radīt neaizmirstamas atmiņas. Tāpēc kāpiet iekšā, pieturieties stingri un dodieties neaizmirstamā ceļojumā cauri Lisabonas sirdī 208 tramvajā. Tieši šeit, Lisabonas sirdī, šaurajās ieliņās, skan mūzika, kas aizkustina dvēseli. Šeit jūtama vēsture, atmiņas un pati Portugāles dvēsele. Tas ir fado, Portugāles kultūras sirds un dvēsele. Fado radies 19. gadsimtā Alfama rajonā, un tā mūzika atspoguļo dzīves priekus un bēdas. Mēs atrodamies Alfamas krodziņā. Gaisā virmo grilētu sardīņu smarža un stāsts var sākties. Uz skatuves kāpj fado dziedātājs. Viņa dvēseliskā balss saplūst ar ģitāras skaņām. Mūzikai sākoties iestājas klusums, un klausītāji ļaujas mūzikas burvībai. Mīlestība un zaudējums, ilgas pēc jūras un neaprakstāma portugāļu sajūta, saudade, piepilda visu telpu. Fado nav tikai mūzika. Tā ir saruna starp dziedātāju un klausītāju, brīdis, kad dvēseles satiekas. Poetiskie vārdi stāsta par mīlestību, zaudējumu un pašu dzīvi. Pat nesaprotot portugāļu valodu, šī mūzika aizkustina. Dziedātājs dzied ar visu savu būtību. Viņa balss ir emociju pilna un viņa pirksti rada maģiju uz ģitāras stīgām. Fado ir mūzika, kas vieno cilvēkus. Klausoties fado, atveriet savu sirdi. Aizveriet acis, ļaujieties mūzikai un sajūtiet Lisabonas dvēseli. Mūzika jūs aizvedīs ceļojumā un atklās Portugāles kultūras skaistumu. Apmeklējot Lisabonu, noteikti jāiepazīst fado. Fado dzimis tieši Alfama rajonā. Katru vakaru šajā rajonā fado kafejnīcās var dzirdēt dzīvo mūziku. Dažās vietās tiek godāts tradicionālais stils. Noteikti iesakām apmeklēt kādu no tām. Baudiet Portugāles vīnu un tradicionālos ēdienus. Šovi ir mājīgi un emocionāli. Vakars, kas pavadīts, klausoties fado, ir patiesi kultūras piedzīvojums. Atrodiet savu fado kafejnīcu un izbaudiet neaizmirstamu vakaru. Vai zini, ka Lisabonas skatu laukumi, kurus sauc par miradoriem, nav tikai vietas ar skaistiem skatiem? Tie patiesībā ir kā kopienas centri, kur pulcējas cilvēki. Gan vietējie iedzīvotāji, gan turisti ierodas šeit, lai baudītu brīnišķīgos skatus. Šeit var iedzert dzērienu ar draugiem, klausīties dzīvo mūziku vai vienkārši vērot apkārt notiekošo. Katram miradoram ir sava unikāla atmosfēra un šarms. Viens no slavenākajiem ir Santa Katarina skatu laukums. To iecienījuši mākslinieki, mūziķi, studenti un, protams, arī turisti. Īpaša atmosfēra šeit valda saulrieta laikā. Atpūties un izbaudi Lisabonas skaistumu. Lisabona pati par sevi ir kā svētki, bet runājot par ēdienu, tas paceļ Lisabonas pieredzi pavisam citā līmenī. Vai esi gatavs doties garšas piedzīvojumā?
Portugāļu virtuve ir brīnišķīgs vidusjūras garšu sajaukums. No mazām ēdnīcām līdz Michelin zvaigznēm apbalvotiem restorāniem, Lisabonā ik viens atradīs kaut ko savai gaumei. Sāksim ar bacalhau, Portugāļu iecienītāko salas žāvētu mencu. Šim nacionālajam ēdienam ir neskaitāmas variācijas. Un neaizmirstiet nobaudīt svaigas jūras veltes. Tas ir obligāts Lisabonas kulinārā piedzīvojuma elements. Baudiet maltīti ar atspirdzinošu vinho verde glāzi rokās un sajūtiet Lisabonas piekrastes dzīvespriecīgo atmosfēru. Garšīgs kārums ir neatņemama Lisboa gardēžu pieredzes sastāvdaļa. Viens no slavenākajiem kārumiem ir pastel de nata, kraukšķīga mīklas kūciņa ar maigu olu krēmu, kas pārkaisīta ar kanēli. Šo iecienīto konditorejas izstrādājumu vislabāk baudīt siltu kopā ar tasi stipras portugāļu kafijas. Ja esat īsts pastel de nata cienītājs, tad noteikti jāapmeklē Pastéis de Belém konditoreja Lisabonā. Papildus pastel de nata, Lisabonā ir daudz citu kārdinošu desertu, kurus ir vērts nogaršot. Belēma nav slavena tikai ar vēsturiskām ēkām, bet arī ar savu īpašo atklāšanas garu. Iedomājies, kā jutās tie cilvēki, kuri pirmie devās iepazīt šo plašo jūru. Atklājēju piemineklis kuģa priekšgala formā ir patiesi iespaidīgs. Uz tā redzamas arī tādu vēsturisku personu skulptūras kā Enrique jūrasbraucējs un Vasco da Gama. Uzkāpjot pieminekļa augšā, var sajust viņu drosmi un ceļojumu varenību. Pēc garas pastaigas noteikti jāpamēģina gardais portugāļu kārums – pastel de nata. Iesaku apmeklēt Pastéis de Belém konditoreju, kas darbojas jau kopš 1937 gada. Belém ir brīnišķīga vieta, kur iepazīt Portugāles vēsturi un romantiku. Saule riet, un Lisabonas ēkas iekrāsojas oranžos toņos. Pilsēta atklāja savu nakts seju. Ielas piepildās ar priecīgām sarunām un smiekliem. Lisabonas nakts dzīve ir tikpat enerģiska kā pati pilsēta. No tradicionālajiem fado namiem līdz stilīgiem jumta bāriem, Bairro Alto rajons ir vieta, kas jāredz. Šajā mākslinieciskajā rajonā ir daudz bāru un restorānu, un tajā valda dzīvīga un draudzīga atmosfēra. Piekrastē, Sais do Sodrē rajona bāri un restorāni ir pilni ar dzīvību. Jūs pat varat dejot zem zvaigznēm līdz pat rītam, vai gatavs piedzīvojumiem Lisabonā. Šeit ir daži padomi, lai ceļojums būtu patīkams. Pastaigas ir labākais veids, kā iepazīt Lisabonu, taču atcerieties, ka pilsēta atrodas uz 7 pakalniem. Valkājiet ērtus apavus, dzeriet daudz ūdens un paņemiet līdzi ūdens pudeli. Laikapstākļi Lisabonā ir ļoti patīkami. Sabiedriskais transports ir ērts un lēts. Lai apskatītu vecpilsētu, iesakām izbraukt ar dzelteno tramvaju. Lisabonā ir restorāni katrai gaumei un budžetam. Noteikti pagaršojiet vietējo vīnu, īpaši vinho verde. Lisabona ir slavena ar savu kafijas kultūru, īpaši ar stipro espreso, ko sauc par bica. Atpūtieties kādā no burvīgajām kafejnīcām, baudot kafiju. Lisabona – vieta, kur vēsture satiekas ar kultūru, radot neaizmirstamu ceļojumu, kas jūs uzlādēs ar pozitīvu enerģiju. No burvīgiem rajoniem līdz elpu aizraujošiem skatiem, no aizraujošas mūzikas līdz gardēžu virtuvei, Lisabonā ir kaut kas ikvienam ceļotājam. Neatkarīgi no tā, vai jūs pastaigājaties pa šaurajām Alfamas ieliņām, vai braucat ar slaveno 28 tramvaju, vai izbaudat fado mūzikas skaistumu, Lisabona aizraus jūsu sajūtas un atstās neizdzēšamu iespaidu. Izpētiet bruģētās ielas un rosīgos laukumus, un ļaujiet Lisabonas unikālajam šarmam jūs apburt. Vairāk nekā tikai galamērķis, Lisabona ir sajūta, pieredze, kas paliks ar jums ilgi pēc aizbraukšanas. Draudzīgi cilvēki, mūzikas skaņas, maržas un skaistums jūs apņem. Vēl gaidāt, iet somas, rezerviet lidojumu un ļaujiet Lisabonas burvībai jūs ļaujiet šai pilsētai jūrt. Mūsu ceļojums tuvojas noslēgumam. Es ceru, ka šī ir iedvesmojis jūs pilsētas apslēpumus. Stāsts, garšas un mūzika tikai atmiņas, bet gan aicinājums atgriezties. Lisabona nav tikai punkts uz kartes. Tā ir sajūta, melodija sirdī un garša, kas paliek uz mēles. Pilsēta, kas sagaida ar atplestām rokām un atklāj savus noslēpumus tikai tiem, kas tos meklē. Mūsu video šeit beidzas, bet jūsu piedzīvojums Lisabonā tikai sākas. Nevilcinieties, dodieties piedzīvojumā. 7 pakalnu pilsēta jūs jau gaida. Atklājiet Lisabonas skaistumu un ļaujiet Lisabonai atklāt jūs.
Paldies, ka devāties šajā ceļojumā kopā ar mani! Ja jums patika šis video, spiediet patīk, abonējiet kanālu un padalieties ar to ar draugiem. Jūsu atbalsts ļaus man turpināt dalīties ar aizraujošām vietām visā pasaulē. Uz drīzu tikšanos! Neaizmirstiet apskatīt ar video atbalstīt saites atradīšanas rakstā. Spiediet patīk, abonējiet, dalieties!